Sakiet, vai pie jums varētu lūgt naktsmājas? Ko? Sakiet, vai pie jums varētu lūgt naktsmājas? Tā kā jūs uzvedīties. Ar tādu uzvedību naktsmājas tas nepiedots. Galdējs tagad runājas, es sarkstē. Komendants un gids, ko tu runā man pie vienas vietas. Nē, saprotiet vienkārši. Nē, man nav jāsaprot. Jums bija jāsaprot, kā jāuzvedās ir. Uz galda sabojāja galdu. Ar grilu es tagad runāju, iemācies klausīties. Galds sabojāts ar grilu. Mēs to visu rītā. Tā neviens neuzvedās. Neviens. Tā neviens nekad te nav uzvedies. Ko tu smaidi? Stroķi vajag mazliet iešaut ribās. Gribās? Es paņemšu tūlīt. Nē, lūdzu. Gribās, es varu to izdarīt. Man ir stroķis. Nē, es tiešām... Un tad tu vari smaidīt te uz ceļiem rāpodamas. Nē, es tiešām nopietni runāju. Sēž toaletē un filmē. Nu, paklausies, un pēc tam tu nāc lūgt naktsmājas. Tev te viss nav kārtībā. Tāpat kā Zviedrim. Zviedris bija tik padūs. Jā, Zviedris bija tik padūs, viņš peģiks. Piedars otra māja, peģika dīvana. Nopietni? Nē, es nemeloju, nekad bērnies strādāju kapņos. Un ticīgs cilvēks, esmu 14 gadus. Es arī esmu ticīgs, es esmu katolis, vēl un āsāju līdzi. Tu katolis? Jā, es esmu katolis. Kāpēc tu dedzināji man galdu? Ne... Kāpēc tu nepienāc klāt un nepaprasījāt ļaut? Tu nezināji, ka grils jāliek uz zemes jādedzina. Tu nezināji? Jeb tu esi pamuļķis tikpat dūs kā Zviedris. Viņš at neko nezina. Iztais stulbi ģīni, atnāk, es tev kā jau peģiks. Es tev kūciņus atveru, uztais man tēņi, jā. Vai jūs esat dūli, jeb nekaujus? Nē, es... Šausmīgības jau tu ir nekaulīgas. Nē, tiešām lūdzu piedodiet, atvainojiet, mēs to visu tur savāksim, notīrīsim. Ko tu vari notīrīt, ka tur izdedzināts? Nu, nav tur izdedzināts. Plankums, es redzēju. Man tagad nav jāiet. Es tev paņemu toreiz. Policijas klātbūtnē negribējās. Žēl, ka Sargunis nebija, viņš tev kreklu novilkt. Un ar mēli tu nolaizīji to galdu. Žēl, ka Sargunis nebija zvanīja otrais. Žēl, ka Sargunis bija aizņemts. Viņš tev ar mēli nobraukāt ar ģimtu nolaizīt to galdu. Šitas mazais šmulīts pazvanīja. Viņam būs nepatikšanas, viņš pat aknes stādīja. Jo tas galds visi būs jāmaina. Jo viņš ir izdedzināts melns apakšā. Nav, viņam tad tiešām... Es redzēju, es neesmu akla! Ko tu man te muldais apskaties vēlreiz? Gribi iestāstīt, ka es akla? Nē, Tu gribi iestāstīt, ka es akla? Paskaties, kā izdedzināts jauns galds. Grilu uzliek virsū un dedzina. Nu, tiešām lūdzu piedodiet. Man piedošana nav vajadzīga. To galdu paņem sataisno jaunu. Uzliec virsū jaunu. Nē, nu saprot, tagad es nevaru to izdarīt. Man tas neinteresē, kad to reiz. Nu, man arī... Uzliec jaunu. Stāv toaletē, filmē. Un smaida. Un smaida dūliņš, tu esi dūliņš. Nē. Tikpat nekaunīgs kā Zviedris, ja tev nav pupiks. Vārds pupiks arī es klausos par radio. Man uz baterijām, jo elektrības un ūdens man nav. Es esmu galīgs nabaks. Jā, 14 gadus dzīvoju pusbadā un augstumā, bet nekas. Izdzīvojis es esmu. Par to Zviedris filmu netais, tikai ievā ir aprakstīts 12. gads. 25. maijs, purva ragana un purva zvaigzne. Jā, neviens maizes gabalu nedod, visu aprakstīts, ka es pliks un nabaks. Viss tikai grib ar mani filmēties. Viss tikai grib filmēties. Un pa gidu strādāju, mašīnas sargāju. Saliek mašīnas. Atnākt un pateikt, Intiņ, liels paldies no purva, ka tu sargā mūsu mašīnas. Oi, Narīla, mēs pat pateikt paldies latviešu cūks neprotam. Paldies pat pateikt neprotam. Cik tālu mēs esam nonākuši. 14 gadus nostrādāts Nacionālā parku labā. Un nevienu kapeiku nav saņemta. Un vēl uzsūta Zviedri, lai man piesmietu. Jā, bet tiešām lūdzu piedodiet, atvainojiet. Nē, pa piedošanu nevar būt nerunas. Es esmu tik daudz piedevusi, ka man tā piedošana ir atlikusies. Tiešām tas nebija Toaletē tu filmēji. Es taču redzēju, laba smaka, laba atpūtas vieta. Var uzrakstīt, super atpūtas vieta. Un no turienes es filmēju, ai cik jauki. Un atkal domāju, ka viņi skries man virsū, tāpat kā Zviedrim ar lomiku. Un varēs nofilmēt. Nu tas jau nebūs, es jau pieredzēs pie dūliem. Zviedris man pieredzēja, ka cilvēki dūli. Labi, tad otrs jautājums, vai jūs nezināt, kā var tikt atpakaļ? Es nezinu, es no Rīgas pats esmu. Jā, atpakaļ par to cenu, ko jūs nācat. Nē, nu jā, bet vai kāds transports vispār, nu vēl... Transports, tev, ka es staigāju ar turistiem 3-4 dienā pa 3 kilometri. Un sniedz informāciju, un tu nevar aiziet līdz stacijai 3 kilometri. 3 kilometri līdz stacijai.
3 kilometri tur 3 sanāk? kilometri. Līdz stacijai pa šito ceļu uz priekšu. Labi, tad es iešu lietas Jā, līdz jā, tam. Jā, tiešām atvainojiet, piedodiet. Es te tā kā cirkā. Viens dūlais nozuda, otrais klāt. Viens dūlais pazuda, otrs klāt. Labi, visu labu.